Šoreiz mums izdevās noķert brīdi, kad mūsu sētā ir tikko sagatavots Tīgla Tomahawk 6200H agregāts, salmu smalcinātājs, salmu izdalītājs, un tāpēc šodien būs iespēja mums apskatīties un pastāstīt par viņu vairāk. Tīgla ir Anglijas uzņēmums, ģimenes uzņēmums, kurš ražo šādus salmu dalītājus, smalcinātājus, arī skābrības dalītājus, bet šoreiz par šo agregātu sīkāk. Šobrīd izmantošu brīdi pašreklāmai, ielieciet īkšķīti mūsu video, arī iepriekšējiem mūsu dažādiem video mūsu YouTube kanālā, kā arī abonējiet, sekojiet līdzi mūsu jaunumiem, lai nepalaistu garām arī nākamo sižetu par dažādām tehnikas vienībām, ko mēs taisām un ko es tur stāstu. Bet tad šoreiz par Tīgla Tomahawk 6200H. Agregāts ir sagatavots, lai dotos pie jaunā saimnieka, un tāpēc mums ir iespēja nedaudz par viņu pastāstīt. Pat te vēl redzēt, kad viņš atrodas arī uz transporta rāmja, kurš nāks nost, un Tīgls vienmēr šādus transporta rāmjus arī visiem pārējiem agregātiem dod līdzi. Bet šoreiz par šo agregātu. Tīgla Tomahawk 6200H ir kā pēctecis jau zināmajam modelim Telehawk. Un pēc tam bija Telehawk T2. Tad šobrīd izveidots jauna modernizācija, jauns līnija 6200H. Šis konkrētais agregāts ir piemērots gan teleskopiskajiem iekrāvējiem, gan arī traktoriem. Mainās tikai uzkabe, sakabe. Traktora gadījumā tā būtu 3 punktu sakabe, un šeit savukārt, kā nu kuram teleskopiskajiem iekrāvējiem vajadzīgs, mainās sakabes veids. Visa darbība notiek ar hidrauliku, šī dzinēja, traktora, teleskopiskā iekrāvēja dzinēju, ar hidroplūsmu. Ir nepieciešams tikai viens pāris hidrauliskajās plūsmas pāris, viens spiediena, viena atplūde, un līdz ar to visu pārējo vada un dara un sadala visu hidraulisko plūsmu, sadala pults. Pati Tīgla pults, kas atrodas operatoru kabīnē, un savienojās pults ar agregātu ar Bluetooth palīdzību. Pults pievienojās tikai pie elektrības kabīnē, un pārējais notiek caur Bluetooth. Pirmajā reizē, kad agregāts ir pielikts konkrētam iekrāvējam vai traktoram klāt, tiek ieregulēts, ko nozīmē nulles plūsma transportierim un ko nozīmē 10 uz 10 pagriezts plūsma, un pārējais visi ļoti viegli vadāms no šīs pults, visi hidromotori un arī hidrocilindri. Šeit priekšā uzreiz ir filtrs, spiediena filtrs. Šis filtrs aizsargās tieši jūsu Tomahawku no dažādām daļiņām. Šajā agregātā ir, ja nemaldos, 4 hidromotori. Viens ir ventilatoram, otrs ir šeit snuķīti pagriež pa labi, pa kreisi. Nākamais ir sānos redzami vēl 2 hidromotori. Tas ir rotoram un transportiera lentai, transportiera ķēdē patiesībā. Ja? Kas šim modelim ir vēl modificēts, ko klients vēlējās, tas ir ūdens bačukiņš uzlikts ar, var teikt, ūdens vairogu pret putekļiem. Šeit ir 3 dīzes, kas ierobežo putekļu izplatīšanos un ierobežo tādu piltuvu veidā un neļauj putekļiem izplatīties pa visu fermu, pa visu novietni apkārt. Protams, tik un tā jāatcerās, ka putekļi ir un jāapzinās, ka putekļi nav veselīgi dzīvniekiem, ka dzīvniekiem nepatīk ne elpošanas sistēmas, ka dzīvnieku elpošanas sistēmai nepatīk putekļi, un arī jāapzinās tās, ka atgremotāju dzīvniekiem ir nepieciešams atdot saražoto siltumu, un ja jūs viņu apmetojumu pilksiet pilnu ar smalkiem putekļiem, viņiem nebūs kur likt siltumu, samazināsies apetīte un pieaugums arī samazināsies. Šis agregāts it kā ir vienkāršs, bet tajā pašā brīdī ļoti gudrs, jo tajā brīdī, kad smalcinātāja rotoram ir grūti, un viņš tā kā grib bišķiņ paslinkot, viņš dod ziņu un transportiera lenta, transportiera ķēde apstājas
un pat pagriežas atpakaļgaitā. Savukārt šo te regulējumu, cik tā viņam kurā brīdī apstāties un padot atpakaļ, regulē šeit ar skrūvi, ar spiediena skrūvi, ar spiediena regulātoru, kurš nosaka, ar kādu darba spiedienu strādās rotors. Kā modifikācija iespējamā, vēl kā papildu iespēja būtu, ka šī tekne būtu garāka un nonāktu šeit lejā, būtu vēl viena cita tekne, un mēs varētu iepūst salmus, sasmalcinātos salmus, paņemt tos salmus tādās dzīvnieku būdās, tātad šeit būtu tāds vēl viena tekne, tā būtu tāda papildu iespēja. Šis konkrētais agregāts 6200H ir iespējams ar diviem rotoriem. Patiesībā rotors viens un tas pats, bet mainās nazīši. Viens variants ir kā šobrīd, kad ir tādi asmeņi, ko mēs varam saukt par segmentiem, par pļaumašīnas segmentiem, kuri reāli šo salmu sagraiza, protams, nekontrolēti, vienreiz strupjāk, vienreiz smalkāk, bet tomēr sagraiza. Un tad nonāk uz ventilatoru, un ventilators pa tekni izpūš ārā, uz kuru pusi mēs vēlamies. Otrs variants ir, ka šo segmentu vietā ir tādi kā āķīši, kuri salmu aizķertu, bet nesagraizītu. Un jā, varat teikt, ka tam ir lielāka ražīgums lielāks, bet smalcinājums gan ir mazāks. Bet šis nav salmu smalcinātājs. Šo nevar saukt par salmu smalcinātāju. Šis agregāts ir jāsauc par salmu dalītāju. Ja vēlās smalcinātāju, tad jāizvēlas pavisam citi agregāti un ar dzirnavu elementiem un ar sietiem. Šis konkrēts modelis 6200H ir apmēram 1,600 smags, prasa 60–65 litrus minūtē kā minimums hidrolisko plūsmu, un spēja aizpūst materiālu 13–13,5 metru tālu. Savukārt, ja saimniecībai nav vajadzīgs tik jaudīgs agregāts un tik smags agregāts nav iespējams, jo šim tomēr arī teleskopiskiem iekrāvējiem jābūt 2,8 tonnām celtspēja. Un ja šāds nav pieejams, tad ir iespējams mazāks modelis. Viss tas pats, tikai mazāks un nedaudz mazjaudīgāks. Ja šim iekšā var ielikt 2,5 metru garu ķīpu, tad otrajam saucās viņš 6100H, tad šim modelim var ielikt tikai 1,3 metru garu ķīpu. Un šis mazais modelis ir divreiz vieglāks, sver apmēram 800 kg, atkarībā no aprīkojuma. Hidroliskā plūsma nepieciešama vairs tikai 40 litri minūtē, un, protams, jāsaprot arī tas, ka pūšanas attālums nav tik liels, ir apmēram 11–12 metri tālu. Bet cena, protams, mazajam arī ir mazāka. Šobrīd man atliek teikt, ka tūlīt šis tīkls konkrētais dosies pie jaunā saimnieka, un man atliek novēlēt jaunam saimniekam, lai labi kalpo un veiksmi visos darbos.